Tātad pirmā stafete, veiklības stafete. Tātad uzdevums sekojošs. Iekāpt vingrošanas aplī, paņemt vingrošanas apli, skriet pie nākamā, iekāpt nākamajā, paņemt nākamo un tā savākt visus apļus. Atpakaļ ceļā apļus jānovieto uz atzīmes. Beigās apskrienam apkārt komandai un piesitām pie rokas nākamam dalībniekam. Un nostājamies beigās. Uzmanību! Komanda sastājās cieši. Stafete saucās pilbums ripināšana 4. un 5. klasē. Tātad pilbumbu ripinām starp konusiem līdz centra aplim, novietojam bumbu aplī un paņemam basketbola bumbu. Ar basketbola bumbu vadot to starp konusiem, atlikušiem pēdējiem konusiem, ejam bumbu vadot un noliekam bumbu atpakaļ centra aplī. Pēc tam paņemam pilbumbu, tieši tāpat līklocītī ripinām to atpakaļ līdz komandas beigām. Komandai kājiņas plati, visiem kājas plati, un izripinām bumbu starp kājām. Pirmais dalībnieks uzsāk stafeti tad, kad notvērs bumbu. Bumbu koriģēt drīkst tikai tas, kurš startē. Pārējie pieskarties nedrīkst. Uzmanību! Starp kājām, kājas platāk, vēl platāk. Viņš gaida bumbu, mēģina gaida. Un nākamais dalībnieks trasē. Sabīdamies, maleči, jā, sabīdamies. Ļoti labi. Aiziet, skrienam, ašāk. Tātad, ja bumba izripo no apļa, komanda saņem soda punktus. 5 sekundes klāt pie gala laika. Jā. Nostājamies ciešāk. Paldies! Nākamā stafete ir precizitātes stafete. Tātad dalībnieks ar florbolu šķīvīti rokās, uz kura ir florbola bumbiņas, cenšas nolikt, neskaitot šo pirmo konusiņu zilo, bet uz visiem zaļiem konusiem jānoliek bumbiņa, tā, lai viņa nenokrīt. Beigās apskrienam gala konusu un savācam bumbiņas. Apskrienam apkārt komandai, tas nozīmē, ka komanda stāv cieši un nododam šķīvīti nākamam dalībniekam. Sods var iegūt, ja bumbiņas nokrīt kāda no konus. Ja? Uzmanību! Komanda nostājieties ciešāk, visi kopā. Uz priekšu ciešāk, bērni, uz priekšu. Apkārt. Jā. Cenšamies pēc iespējas veiklāk veikt stafeti.
Līviņa skrien, skrien, skrien. Tā komanda. Stafete saucās priekšmetu vākšana. Tātad uzdevums 4. un 5. klasē. Ar pildbumbu, skrējiens ar pildbumbu rokās, līkloču skrējienā. Paņemt priekšmetu un skriet atpakaļ līklocītī, nolikt paņemto priekšmetu, bet kopā ar pildbumbu no aizmuguras uz priekšu izlīst cauri kājām. Nākamais dalībnieks sāk startēt tad, kad iepriekšējais ir izlīdis cauri kājām un nodevis pildbumbu. Ja? Uzmanību, ņem bumbu rokās, uzmanību. Kājas plati komandai, plati, plati, vēl platāk. Noliekam tā, lai neizripo. Un nododam bumbu, jā. Noliekam priekšmetu, malači. Ja priekšmets izkrīt no apļa, klāt pie laika 5 soda sekundes. Nākamā stafete ir šķēršļu josla. Šķēršļu josla sastāv no 6 posmiem. Un pirmajā posmā mēs pirmo šķērsli pārkāpjam, otram izlienam, 3. pārkāpjam, 4. izlienam. Pēc tam ir vingrošanas apļi un uz vienas kājas uz sāniem lecam katrā aplī iekšā. Pēc tam atspoles veidā pārnest pildbumbu no viena apļa uz otru. Vienu bumbu, pēc tam otru bumbu atsevišķi. Nākamajā etapā 4. paņemam florbolu nūju un ar florbolu nūju līklocītī izejam starp konusiem, vadot florbolu bumbiņu prom un atpakaļ, nolikt florbolu bumbiņu frisbiju šķīvītī. Pēc tam pārnest pildbumbas atpakaļ pa vienai un no pildbumbām skrējienā skriet apkārt komandai un nodot stafeti nākamam dalībniekam. Lūdzu. Uzmanību. Uzmanību.